Pēc tam, kad Latvija iekļāvusi melnajā sarakstā 3 dziedātājus no Krievijas, kaimiņu valsts ārlietu ministrija paziņoja par iespējamiem atbildes soļiem. Ukrainas situācija un Krievijas rīcība šajā konfliktā ir saistinājusi arī Krievijas attiecības ar daudzām valstīm, tostarp arī Latviju. Tādēļ šorīt uz sarunu esam aicinājuši kaimiņu valsts vēstnieku Aleksandru Vešņakovu. Labrīt! 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 Вы упрекаете министра иностранных дел Латвии, Latvijas ārlietu ministram, es citēju, nepārtrauktas angažētas Ukrainas krīzes vērtējums. Kas tieši jums šķiet angažēts vērtējums par Ukrainas krīzi no Latvijas puses? Un pēdējā laika notikumi, Boeinga aviokatastrofa un praktiski un tiek apgalvots, ka šajā gadījumā ir šie kaujinieki vainīgi. Bet to neviens nav pierādījis, un pastāv arī pēc tam arī citas versijas, ko apstiprinājuši visai nopietni dokumenti, materiāli, un proti, kas tika iesniegti, ko iesniedz Krievijas aizsardzības ministrija visām Eiropas Savienības valstīm, steigties ar slēdzieniem, secinājumiem un apvainojumiem vienas kaut kādas cilvēku grupas pret vienu cilvēku grupu un apgalvot, ka aiz tā viss stāv Krievija, tas diplomātiskā valodā runājot ir tikai nekorekti, bet nepieļaujam. Tad kāds viedoklis Krievijai par šīs traģēdijas vaininiekiem? Krievijas pozīcija, ko mūsu prezidents paziņoja tieši tajā dienā, kad notika šīs lidmašīnas katastrofa, ir tāda, ka nekavējoties jāveic starptautiskā izmeklēšana par šo incidentu, lai noteikti patiesos iemeslus un vaininiekus, kas izraisīja šo negadījumu incidentu. Tikai starptautiska izmeklēšana varētu dot atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs neusticamies ne ASV, kas arī šeit izvirza vienu versiju šajā ziņā un aktīvi tierašai to visos plašsaziņas līdzekļos. Mēs neusticamies, protams, arī Krievijas varas institūcijām. Vairākārt viņi ir apgalvojušas, ka pastāv dažādas versijas, fabricējušas versijas, un atcerēsimies arī vēsturi Maidans, snaiperi, šaušana, ka tika šauts par šīm Maidana dalībniekiem, miličiem, iedzīvotājiem, vai tika veikta izmeklēšana, kur ir atbildi no Ukrainas varas iestāžu puses, un vēl traģēdija Odesā, kur ir notikusi izmeklēšana, kādi rezultāti, un tāpēc tikai objektīva starptautiska izmeklēšana. Tā ir jāveic, lai sniegtu atbildes uz šiem jautājumiem. Priekšlaicīgi vērtējumi, proti arī, ko izteikts Latvijas ārlietu ministrs, ir nepieņemami. Vairākas dienas starptautiski izmeklētāji netika pielaisti notikumu vietai, tāpēc, ka nevarēja atrast kopīgu valodu varas iestādes Ukrainā, un tie šajā gadījumā šie kaujinieki, kas kontrolē daļu no šīs teritorijas. Un šeit var apskatīt dažādas versijas. Varbūt, ka kādam bija izdevīgi novilcināt, es neteikšu, kam varbūt gan vienīgai otrai pusē, bet šī novilcināšana tiešām notika, bet gala rezultātā tomēr tika pieņemts tas lēmums, ko vajadzēja uzreiz Porošenko kungam pieņemt uzreiz prezidentam, lai pārtrauktiem kādas kāda darbības šajā teritorijā noteikti pamieru, lai varētu veikt iespējumu objektīvu visu apstākļu izmeklēšanu par šo traģēdiju. Tas uzreiz netika izdarīts, prezidents Porošenko to neizdarītu uzreiz, tikai dažas dienas vēlāk, bet gala rezultātā šodien starptautiskā izmeklēšana ir sākta. Melnās kastes ir atrastas, tās tika starptautiskajā organizācijā un starptautiskā organizācija kontrolē, tagad tiek izmeklēts šie rezultāti. Bet kāpēc tas nenotiek uzreiz? Runā, ka Так они скрывались несколько дней. Kastes vairākas dienas tika slēptas. Jūs gribat uzdot jautājumu, kāpēc tas nenotika uzreiz? Tāpēc, ka par to, kas notiek Ukrainas teritorijā, atbild Ukrainas varas iestādes. Bet šobrīd varu pārstāv vēlētais prezidents Porošenko. Tāpēc, ka viss, kas notiek un notika sakarā ar lidmašīnas katastrofu, ir Ukrainas varas atbildība. Ir arī informācija par to, ka melnās kastes tika slēptas vairākas dienas. Iespējams, ka tajā informācija ir izmainīta. Arī tā ir normāla versija. Tas notika, tāpēc tās varbūt atvērt. Šodien, kad es braucu pie jums, es skatījos internetā, un šodien es uzzināju oficiālu viedokli no tās organizācijas, kas ir atvērušas šīs melnās kastes un apgalvojas, ka nekādas iejaukšanās
šo melno kastu saturā nav tikusi veikta. To saturs ir absolūti normālā stāvoklī, un eksperti ir ķērušies pie to materiālu pētīšanas, kas tur ir fiksēta. Un tāpēc viss šīs pīles attiecībās to, ka kāds, kur kaut ko jau ir pamainījis, tādā veidā starptautiskie pārstāvji šodien vēlreiz izveidināja šo apgāzi. Krievijas karavīri atrodas Ukrainas teritorijā. Krievijas karavīri Ukrainas teritorijā nav par to vairāk kā mūsu aizsardzības ministrija un Krievijas federācijas prezidents ir teikuši. Bet ir interesanti, ka vienā no publicētajām preses konferencēm Krievijas politologs Trembakons izplatītājs Sergejs Kurjākins un Ukraina karojušie prokurieriskie kaujinieki sastrīdējās par to, ka ieroču piegādes ir nekvalitatīvs un nepietiekams. Savukārt Kurjākins norādīja, ka Krievija piegādā modernāko bruņu tehniku un ka Ukrainā ir līdz zobiem apbruņotas vienības, ko finansē Krievija. Visiem tas ir zināms. Tas nebija Kurjākins, bet Kurgiņjans. Šajā gadījumā es nevaru, es neesmu pilnvarots komentēt un nekomentēšu neoficiālu pārstāvu izteikumus. Вы говорите, что вооружение Jūs apgalvojat, ka bruņojums Ukrainā nav nonācis. Jā, es jau atbildēju šo jautājumu, es gribu, lai es atkārtoju visu mūsu raidījumu. Об аннексии Крыма. Россия утверждает, что Крым — это часть часть России после так называемого референдума. Но как вы прокомментируете то, что Россия вступила в противоречие с голосованием Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности? Pirmkārt, sākumā notiek, pareizāk sakot, atkal pievienošana, Krimas pievienošana. Krievijai notika, jā, pēc tam dažādas arī starptautiskas organizācijas izteica vērtējumi, jau tie vērtējumi un atbalsta, kas notika, tad liela daļa neatbalstīja mūsu skatījumu situāciju, un tomēr gandrīz pusi no valstīm vai nu atturējās no balsošanas, vai balsoja savādāk. Tas arī ir fakts, kas ir jāņem vērā. Nākamā pozīcija, kāpēc notika Krimas pievienošana? Atcerēsimies vēsturi. Bruņots apvērsums Kijevā, varas sagrābšana, nelikumīga prezidenta Janukoviča atstādināšana no amata, agresīvas darbības, ko realizēja šīs jaunās varas pārstāvja attiecībā pret reģionu varas pārstāvjiem, un tāda uzbrukums Krievu nacionālajām tiesībām, atceraties jautājumu ar Krievu valodas jautājumu, tas, protams, radīs sašutumu, protams, iedzīvotājiem, kur dzīvo dienvidaustrumu reģionos Krimā, kā jūs jau zināt, Krimā dzīvo pārsvarā Krievu valodīgie. Bet tā tomēr ir Ukraina. Tās ir Ukrainas iekšējās jautājums. Jā, un tās tautas jautājums, kas tur dzīvo, un tautas pašnoteikšanās tiesības izteikt savu brīvo gribu, bet tā tomēr ir Ukrainas lieta jautājums. Ne, bet šie jautājumi, tas viss ir arī tās tautas ziņā, kas dzīvo šajā valstī, kas ir noteikts ANO. Bet tur notika referendums, jūs nevarat to nolikt, ka 90% apgalvoja šajā referendumā, ka viņi vēlas dzīvot pastāvīgā valstī kopā ar Krieviju. Tad jūs gribat sacīt, ja osetiņi organizēs referendumu Krievijā. Es stāstu jums par to, kas notika Krimā, kā atbildi uz nevaru pasvītrot. Es domāju par neatkarīgu Osetiju, kas notiks ar Krieviju tad. Un likumīgas agresīvas darbības attiecībā pret Ukrainas reģionālām varas iestādēm, tā rezultātā notika reakcija un tās aktivitātes, par kurām es minēju. Bet es uzdošu jautājumu vēlreiz. Ja Osetija organizēs, piemēram, referendumu atdalīties no Krievijas, tad varētu nodibināt neatkarīgu Osetijas republiku. Kas notika? 93% nobalsos, ka viņi vēlas neatkarīgu valsts. Es teikšu, pirmkārt, tur nav tāda priekšnosacījuma, pirmkārt, otrkārt. Nav pārliecības, proti, nav nekādu apstākļu, kas veicinātu to tam, lai tas notiek tā Ukrainā, bez tam ir organizācijas starptautiskās, kas organizē šādu veidu jautājumus. Bet, ja teorētiski kas notiks, kas tad būs, tas nenotiks. Kā jūs varat to garantēt? То же самое сценарий, который просто повторится. Kas notika Krimā?
Наш экс-президент Вайра Вити Фрейберга предположила, что российская армия после Олимпиады выйдет торгаться Украину. Вы потом сказали, что ей надо пройти допинг-контроль. Сейчас, судя по всему, вам не кажется, что вам надо извиниться? Man jau šo jautājumu, man liekas, vai 2 vai 3 reizes uzdeva, un kāda bija jūsu atbilde? Atbilde, ko es jau sniedzu, vēlreiz atkārošu, ja šī atbilde jūs interesē. Es pat murgainākajos sapņos nespēju iedomātos, ka pēc tam, kad tika ar starpnieku no Eiropas Savienības ārlietu ministru pārstāvu starpniecību tika panākta vienošanās, ka mums jāaiziet laukā mierīgā ceļā no krīzes, kas notiek Ukrainā Maidanā, tika parakstīta attiecīgā vienošanās par to, kas ir tam nepieciešams, bet jautājums ir nedaudz savādāks. Kas notika pēc tam? Pēc tam notika bruņots apvērsums un darbības absolūti neadekvātas pūļa organizētāju darbības noveda pie notikumiem, kā tas toreiz sacīja, tas, ko es sacīju ārlietu ministriju, to nevarēja pārorganizēt. Tas nozīmē, ka Варя Фрейберг nesagaidīs atvainošanos. О пополнении латвийского черного списка российский МИД уже заявил, что оставляет за собой право ответить, но вопрос в том, в чем это будет выражаться. Насчет этого izpildīsies. Kāda būs atbilde? Diplomātija ir tāda valoda. Ja kāds veic nedraudzīgas darbības attiecībā pret valsti, kā piemēram iekļaujot cilvēkus konkrētajā melnajā sarakstā, kas aizliedz viņiem iebraukt attiecīgās valsts teritorijā, tad tā valsts, kuras attiecībā par kuru šādu pasākumu tika pieņemta, tad arī veido analoģisku sarakstu, iekļaut cilvēkus melnajā sarakstā, neļauj viņiem iebraukt savā valstī. Un tas ir diplomātiskās prakses viens no tādiem risinājumiem. Un kādas personas cilvēki no Latvijas varētu tikt iekļauts šajā sarakstā? Neesam apsprieduši šo tēmu vēl jau vairāk. Krievija netiecas uz to, lai rīkotu kaut kādu melno sarakstu karu. Man starp citu pārsteidz arī šajā gadījumā ārlietu ministrs, jūsu ārlietu ministrs pozīcija šajā jautājumā. Ja jūs paraudzīties uz materiāliem tajā pašā oficiālajā ārlietu ministrijas mājaslapā, kaut kur apmēram vēl 6. jūnijā, kad mēs uzdevām jautājumu, vai varētu būt, teiksim, no jūsu puses kaut kāda aizlieguma izteikta vērtējuma mākslinieks, ka aizliegumai tiek aizliegts iebraukt teritorijā. Viņš atbildēja, ka tas ir kultūras pasākums, kurā mēs netaisamies iejaukties. Kas gan notika? Ka Valērija, vai viņa tad pēdējā laikā ir kaut kādus pasākumus veikusi, kas skubināja ārlietu ministru un iekļaut melnajā sarakstā, nosaucot viņu par imperiālismu apoloģētu, vai tad viņa tāda nav? Tad šajā gadījumā kādus pasākumus, ko ir izdarījusi pēdējā mēneša laikā Valērija, lai viņi iekļaut šajā sarakstā, salīdzinot ar to, kāda situācija bija 6. jūnijā, par ko es runāju. Bet vai jūs laišat Ukrainā Ukraiņu māksliniekus, kas atbilst Krievijas varas iestādes? Nevienu piemēru, ka Krievija ierobežotu kādam māksliniekam iebraukšanu Krievijā. Jūs nezināt, jūs tā kā skubināt Krieviju uz šādiem soļiem. Šis lēmums, ko pieņem ministrs, ko acīm redzami noteica ir iekšējā politiskā situācija un tuvās vēlēšanās. Un tā ir izteikumi, ko es neapgalvoju, bet to ir izteikušies запрещающий разжигание ненависти. Тогда в таком случае как конкретно будет действовать Россия, расследуя заявление российского сатирика Михаила Задорнова, призвавшего российскую армию стереть с лица Krievijas armiju no zemes virsmas noslaucīt Ukrainu? Vai tā nav nacionālā kurināšana? Es nezinu par šādu apgalvojumu, es neesmu to lasījis, tāpēc es atturēšos no komentāriem, jo reizēm esmu nonācis tādā situācijā, žurnālisti man uzdod kaut kādu jautājumu, pēc tam, kad mēs sākam mēģināt tikt skaidrībā, tas ir kaut kā citāts, kas ir izrauts no teksta, tas nav izrauts no teksta. Tā kā es neesmu redzējis šo uzstāšanos, es nekomentēšu, bet pēc idejas, ko teiksim, vai tas būtu uzskatāms nacionālā naida kurināšana? Nacionālā naida kurināšana, ar naida kurināšanu nevienam nevajadzētu nodarboties, nevienam, ne Latvijā, ne Krievijā, ne Amerikā, un vēl Ukrainā, tajos sarežģītos apstākļos, kāda tur ir. Ja jums būs tāda informācija, tad jūs izpētīsiet, tad jūs izmeklēsiet to. Jā, mums ir kompetenti orgāni, kas to izmeklēs.
Kā jūsuprāt ir mainījušās attiecības mainījušās Latvijas un Krievijas attiecības? Spriežot pēc tā, par ko mēs runājam, tās ir visai spēcīgi kļūst stipri sarežģītākas un sarežģītākas jūsu oficiālo varas iestāžu pārstāvju neobjektīvo apvainojumu izteikumos, kurās Krievija nav vainīga. Konkrēti, kādi ir šie grēki? Par kādiem grēkiem mēs runājam? Tad jūsu puse tagad ir pieņēmusi uzsākus pasākums, lai samazinātu kaut kādus kontaktus augstā līmenī. Jā, mums turpinās dialogs starp vēstniecību un ārlietu ministriju. Jūs zināt, ka nesen es runāju ar jūsu valsts sekretāru Pildgoviča kungu. Mēs izpildām to programmu, kas mums bija noteikti, ka mums ir jābūt kontaktiem ar ārlietu ministriju. Pavasarī pie mums bija Eiropas departamenta lietu pārstāv, kas ar jūs kolēģiem apsprieda nākotnes Eiropas prezidentūru, Latvijas prezidentūru. It sevišķi mēs runājam par austrumu partnerības tēmu, kas kā arī skar Krievijas federācijas intereses. Un ir runa par to, ka šīs konsultācijas turpināsies, iespējams arī šovasar, bet tas ir viss atkarīgs, kā jūsu puse ir, cik lielā mērā ir gatava uz šādu dialogu. Šobrīd šis dialogs ir novests līdz minimumam. Mēs turpinām, kā jūs zinām, kultūras sadarbību. Burtiski pirms 2 dienām es piedalījos preses konferencē par to, ka Rīgas Krievu teātris ar Latvijas un Krievijas kultūras ministriju atbalstu brauks uz Krievijas Krasnojarsku un Omsku uz viesizrādēm. Nākamnedēļ viņi jau tur uzstāsies ar viesizrādēs. Tur viņus gaida, un bez tam tur ir liela Latvijas diaspora, kas arī ir svarīga. Pie mums turpinās sadarbība turpinās arī ekonomikā, kā jūs labi zināt, un ja preču apgrozījums pagājušajā gadā bija ļoti augsts un izaugsme bija apmēram 15–20% un sasniedz $11 miljārdu, tad šogad pagaidām preču apgrozījums starp mūsu valstīm nav samazinājies, tas mazliet ir palielinājies, ir ar plusiem. Jūs zināt, ka Rīgas osta pirmajā pusgadā, ja tas viss ir skaidrs, apmēram 20 miljonu tonu pārvadē, lielākā daļa Krievijas kravas pārvadām, runāt par sadarbību tā notiek, bet tajā pašā laikā ir arī signāli par to, ka tā sadarbība tiek sašautā. Paldies par šo atbildi, bet tomēr Eiropas Savienība ir paziņoja, ka gatava ieviest 3. līmeņa jaunās sankcijas, kas varētu būt jau arī saistīts ar ekonomisku veidu sankcijām. Kādas sakas tas radīs? Kā reaģēs Krievija? Kuras sankcijas ir ļoti sāpīgas attiecībā uz to, uz ko tās ir vērstas, un attiecībā uz valsts, kas tās uzliek, nosaka. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad šodien Eiropas Savienība ir atteikusi sankciju izskatīšanu, sektorālo sankciju ekonomikā. Nē, nav atlikuši. Ne, šobrīd šāds lēmums nav pieņemts nākamnedēļ. Jā, bet ir lēmums par to, lai paplašinātu tos cilvēku sarakstu, kuri netiks ielaist Eiropas Savienības teritorijā. Tā ir, vai ne? Un tāpēc Eiropas Savienība ļoti rūpīgi pēta, kādas sekas būs Eiropas Savienībai, ja tā uzsāks šīs sankcijas. Un galvenais ir jautājums par to, par ko Krievija pret Krieviju tiek noteikti šīs sankcijas, par to, ka tā it kā ir notriekusi lidmašīnu Boeing. Un mēs jau runājam par to, ka tā ir viena no tām versijām, kas ir izplatījusies, ko izplata pastiprināti Ukrainas varas iestādes, jo tām tas ir izdevīgs, un arī vēl dažas citas personas, par kurām mēs arī runājam. Ir jāveic izmeklēšana, ir jānosaka, kas patiešām kāpēc notika, kas ir vainīgi, un tāds pieņemt pasākums, lai noteikti, lai atbildību tiem, kas ir vainīgi, bet uzkurināt situāciju un radīt šādu situāciju nav normāla Eiropai, Eiropas Savienībai, un tāpēc acīm redzami šie apstākļi arī spiež Eiropas Savienību nesasteigties un nesteigties ar kaut kādu ekonomisku sankciju noteikšanu. Vēl jau vairāk ir labi jāsaprot, ka ekonomiskās sankcijas ļoti sāpīgi ietekmēs īpaši mazās kaimiņu valsts, kas ir kaimiņu valsts Krievijai. Proti, tas radīs, varbūt novedīs pie tā, ka 10, varbūt 100 uzņēmumu bankrotēs. Tas nozīmē 1000 bezdarbnieku, un tas nozīmē arī zaudējums
varbūt miljardu eiro apmērā, ja mēs runājam par Latviju. Un tas arī, protams, nozīmēs, ka tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem Latviju pametīs cilvēku. Tās būs ekonomisko sankciju sekas, kas var tikt, kas var notikt, ja tiks piemērotas sankcijas. Tad pēdējais jautājums. Labi, Eiropas Savienība, ASV, Kanāda, citas valstis. Tās pieņem sankcijas pret Krieviju, un jūs uzskatāt, ka tam nav nekāda pamata? Pamatā, protams, ka nav nekāda pamata. Tas nozīmē, ka viņi visi kļūdās. Vai tad nekļūdās? Nu, atcerēsimies chronoloģiju. Kā es te pie jums esmu nācis pagājušajā gadā, jūs man aicinājāt. Mēs runājam ar jums par Sīriju. Jūs man uzdevāt apmēram tādu pašu jautājumu. Kā jums iznāk tā, ka visi runā par to, ka Sīriju ir jāsoda, ka ir jāpiemēro bruņoti spēki, lai gāstu šo nīsto vadītāju. Krievijai bija cita pozīcija, un jūs apgalvojat, ka šajā gadījumā, ka jūs sakat, ka jūs nesat tā kā, es tā arī teicu, ka mēs nesam tā kā kopā ar pārējām civilizētajām valstīm. Toreiz mēģinājos pārliecināt par to, ka Krievija bija absolūta taisnība, ka nevajag ievest bruņotus spēkus Sīrijā, bet ir jāatrod politisku šī jautājuma risinājumu. Tas tika atrasts, iznīcinot ķīmiskos ieročus, un ķīmiskie ieroči, kas atradās Sīrijas teritorijā, praktiski visi tie ieroči ir izvest un tiek iznīcināti. Lūk, politisko risinājumu metožu rezultāti, par kurus atbalsta Krievija. Un tā visa rezultātā visas civilizētās pasaules valsts sacīja, jā, tas bija pareizs lēmums. Vai arī situācija, vai atceraties, februārī, jūs atbildējāt ļoti īsti. Jūs vienkārši sakat, ka visi ir kļūdās. Olimpiāda neizgāzās, notika augstākajā līmenī, un tāpēc vajag runāt par to, ka reizēm tas, kurš demokrātijā paliek viens pats, ka viņam nav taisnība. Viņam var izrādīties ļoti liela taisnība. Un es jums konkrēts piemērs runāju, paldies par interviju, bet tomēr jūs mūs nepārliecinājāt līdz galam. Nu, es domāju, ka, lai tas noteikti vajadzētu daudz vairāk sarunu, ja jūs man biežāk aicināsiet, tad es mēģināšu pārliecināt jūs un daudzos skatītājus. Paldies! Šorīt mēs sarunājamies ar Krievijas vēstnieku Latvijā Aleksandru Vešņakovu, tātad viņš šorīt piesājās 900 sekundžu studijā, bet mēs turpinām ar citiem ziņjaunumiem.